Nokšo runotoja ir iemesls, ka es sacēju Diānu un arī visi porēji. Nav muna vaina, nav jūsu vaina, ka jūs esat ite, te ir Edētas vaina, ka jūs esat visi ite. Latvijas kultūras kustības valoda projektu vadētoja, vesels 5 gadus arī visas biedrības vadētoja. Oi, ko tikai nedara. Muna dzīšmu gromata, raidieraksts puslapis, literāri radējis īstudiem gromats bārniem ir citi darbi. Ir tas, par ko jai dag acis izsirds. Edēte, laimē! Vasili, es varbūt, nezinu, vairs vai būs priecīgs, bet varētu uz itu breidi būt Edēte vaina vai vaina. Jā, bet es gribēju Laurim pascēt, naskod arī domāju tieši par 5 brēnumiem, ka diemžēl šobrīd vairs nav, to, ka jā, tur nav tik labi reitingi un tā, un šobrīdējais kanāla direktors sacīja, jā, bet mēs jau nevaram atceļot Lauri Zalānu. Tā, ka nav vajag pīlēst klaidas pašā sokumā. Jā, bet mums stosts ir par 20 gadiem kočku vuicūtīs sātā. Un tei kočko vuicēšanās socās ar taidu, kā es jau saucu, faktors U. Dēļ to, ka pito ir vainīgs arī viens cilvēks, kas šodien jau par kuru dzirdējam posaku. 1992. gads Edēte vuicās 2. klasē, dzējas Dīnas. Ja pie mums gastos atbrauc Sābru cīma, Antons Lišāns atved tikko izgojušos gromateņus, man tī vecāki īdavuši kaut kādus, es neatgodoju, tad bija santīmi vai kapeiceņus, lai var nopērt to gromatu, nebija cīši dorgi. Es domāju, tādu nopērkšu gromatu, dzējas Dīnas, atgoju sātu, domāju, nopērku savu jaunu gromatu, josot skaitēt, i jau pie 2. burta atsastoju. Tad paņemu gromatu, eju pie savas mamas un prasu, kas tas teica? Un mūsu situācija ir tāda, ka mani vecāki savā starpā runoja latgaliski, bet ar mums bārnim nerunoja. Un līdz ar to es nezināju, kas tas par burtu, un muna mama ir muna mama. Jos metodas īdrošinošanai savulaik bija varbūt citaidas nekā mūsdīnos, un jai sacēja, ka najādzi skaitāt, nav ko taidas gromatas pirkt. Labi, nav ko pirkt. Bet nazveroties to, ka mēs bērni latgaliski nerunovam, vecāki ar mums runoja, latgalīšu valodā pats skanēja sātā, iema leidza iz etnogrāfiskā ansambļa mēģinojumiem un uz citam lītam. Bet pagoja 20 gadu. Es aizgoju studēt iz Reigu, iz geogrāfiju, un te interese par latgalisku visu laiku bija to, ka, piemēram, arī tur braucot uz festivālu, mēs braucam kopā Rupīts, un tur tādi aktīvi jaunīši, kas runāja latgalisku, un tad es varos, ko man to nav, un ka visu laiku te interese ir. Un tad beidzot, kādā 3. kursā, tad, kad ir joizalasa kaut kas no C daļas, es īraugu savu atbildis beidzot mūsdienu latgaliešu rakstu valodu. Un, kā jau var redzēt, no sekmi izraksta, pat cīši labi goja. Bet vai tas bija? 7. septembris 2005. gads, vasali 20 gadi. Mums viens darbs par munu saimi varētu apsaraudot no breineiga zīmeļu latgalīšu valoda, kuras, es šobrīd vairs tā ir napīrakstāt, to, ka es zinu, kā ir latgaliski joraksta. Un, atzīme bija cīši labi, bet profesore bīži viņas kaut ko sacēja, ka jā, bet ko man nevar gribēt, to, ka es jau no zīmēju latgalas, es jau najādzu ni tī rakstēt, ni arī tai runot. Bet, labi, es pie to neatastoju. Un veids, kā varbūt toļokos gadus es varēju pavadēt ar viens, kā peļnējot naudu, vai aizaraunot ar puču statēšanu, kas, piemēram, manai mammai cīši pateik, vai pavadot laiku kādos citos zemēs un tai, bet toļokos 20 gadus es izmantoju katru īspēju, kad ir kādi kursi latgaliski. Vienu reizi, otru, trešu, vēļnas cik reizes daboju aplīcaibas, ka es esmu izdaļējusi vīnos kursos, otros, trešos.
Bet kāda ir tā realitāte, vai es tā cīši protu rakstēt latgaļiski taišņi pēc kursim? Nu, nā, to, ka te vīnu stuņda, ko tu pavadi, ir cīši maz, protams, izavuici. Un tagad tāpat mana kasdīna ir verūtīs vīnu aplikāciju, vīnu citu lopu, veļu, vordinēcu, taidu, itaidu, verūtīs gramatiku, vēl vīnu gramatiku un vīnu olga, turpinājot porbaudēt, kā tad latgaļiski pareizi raksta. Un te ir te vuicēšanos sātā, ka tu vīnu olga, tev ir īspējas kaut kādiem kursiem, bet tāpat te ir muna sātā vuicēšanos. Drukas aizlīguma laikā mēs visi zinām, ka bija škola pie mamas škola pie Rateņa. Mūsu dīnos, diemžēl, arī to skolas vairs nav, to, ka vecoki arī, pirmkārt, vai runāja ar bērniem latgaļiski, otrais, ka jau arī, varbūt, ka viņus ticamāk nejādz rakstēt latgaļiski. Bet ar tiem visiem saviem kursiem, ar to visu savu sātā vuicēšanos, es kā ģeogrāfs visu tik esmu arī latgaļīšu rakstu valodas apakškomisijas sastāvā Puļceņā. Un 2025. gadā es tikko beidzos tādi muni 2 sapņu mēneši, dēļ to, ka veselas 3 reizes nedēļā man bija latgaļīšu valodas kurs universitātē. Es izastoju, lai izstudātu par valodnīku, lai vairs nebūtu tikai ģeogrāfs. Un kur ir tai problēma? Ka mēs esam ar kursabiedriem, ka maģistrantūrā mums ir kurs par latgaļīšu rakstu valodas viesturi, bakalaurim sajīt arī kā lektorei, leidzvadētājai stostēt par vispār īvadu latgalistikā, bet tas viss nav latgaļīšu valoda, tas viss ir par latgaļīšu valodu, līdz ar to tai latgaļīšu valodas vuicēšanos sātā turpinājās, tas nav izabeidzis. Bet man napasaņ profesors sacēja, ka ja izvanēs savai draudzinei, kur ar tas sēž pirmajā rindā, un jau sacēs, ka jai niko tā izsajīt. Tas par mani, ka arī niko tā ir rakstu, tā ka 20 gadi sātas vuicēbā īsaku strodoju. Bet, un tad man rodīs, ka redzit, arī no zīmeļa latgaļīšu var gribēt rakstēsim, ka esmu sasniegusi kaut kādu virsuni. Bet tad atīt atkon realitāte un ir sarakstā ar kolēģi, kur, tad domājot jau par pasaukumu, mēs izlaidam savu kopeju un es saku, ka joraksta pārkūt. Un tad Laura, uzraksta, ka, ja ir porbaudējis un tā, bet, ka joraksta pierkūt. Es tā, labi, es domāju, kurēns man tad pārkūt, un tad, saku, ka, ja porsvarā googlējot, izmet rakstus par upīti, ka tas gan jau no zīme latgalis. Tā, ka tas mūna virsūņēta, nav nekāda virsūtnēta, tas ir vienkārši, ka izarod vēl, tomēr ir citur ir tai virsūņēta. Un neko, turpinosim, jo viss jau kādu dīnu saīs. Bet tas mans sapins ir, ka manim bērnim, manim Krista bērnim, manu draugu bērnim, ka viņam būtu tai īspēja, varētu domāt par naudu, statēt pučis, braukt iz Dīnvidu, Solomi dzēvot tī, bet viņi to visu jau jāktu. Arī viņi varētu to darīt, tāpēc, ka viņi jāktu rakstēt latgaļiski. Un viņiem nebūtu savs laiks jotērēji visiem tim kursiem, un viņi jāktu rakstēt latgaļiski, dēļ to, ka viņi to vuicos normāli školā, ko es arī eistin visiem vielēju. Un mana misija bija ietaupēt laiku, tā kā ir. Tas bija tādi nanūpītnī priekšmati, kā sauca civila aizsardzība, vides aizsardzība, C daļa, citur nekur nevarēja dabūt, Tā kā, Tas bija viena no švakākajām atzīmēm vispār bakalaura diplomā, taisnība. Un redz, kā pamanīja. Jā, tik tuvu sarkanajām diplomām, jā? Jā, es domāju, kā es tagad ko jādzina, Aigars, ko sešinīkstī. Man ir tā, ka Jēzus tagad, ja edētu visu laiku tikai sātā vēl vuicos, es nezinu, ko darēt, mani uzvar.